Jūs pieminējat homofobijas tēmu. Tas tagad ir diezgan karsts temats Latvijā. Mums notiek diskusijas. Mēs zinām, ka Igaunija kļuva par pirmo postpadomju valsti, kas legalizējusi vienzimumu partnerattiecības. Kā ir Lietuvā? Kāda ir jūsu pozīcija? Lietuvā nav liela diskusija, man šķiet šī tēma nav aktuālo jautājumu sarakstā. Bet bija komitejā. Es domāju, mēs neesam saskaņojuši šo jautājumu. Es negribu par to runāt. Es domāju, mēs saskaņojām noteikts jautājums un necenšaties man aizkavēt 40 minūtes. Ja jūs beidzāt ar jūsu jautājumiem, mēs esam beiguši. Un tad vēl viens jautājums, ja iepriekšējais nav dienas kārtībā. Labi. Jau trešais jautājums, kas nav saskaņots. Lūdzu, izņemiet šos jautājumus ārā. Gribauskaits kundze, turpināsim. Kādi jautājumi? Es gribēju pajautāt par mācībām, kas gūtas pēc jumta sagrūšanas Maksimas lielveikalā. Nē, tas nav saskaņots jautājums. Es neesmu sagatavojusies uz to atbildēt. Es domāju, mēs varam beigt. Mēs varam beigt. Tad pavisam pēdējais jautājums. Labi, ja tas ir saskaņots. Ja tas nav saskaņots, es atvainojos, tas nav iespējams. Es uzdošu jautājumu, ja negribat atbildēt, sakiet. Tas ir jautājums, ko lūdzu cilvēkiem Twitterī, ko viņi vēlētos jums uzdot. Un lūk, jautājums, ko viens no mūsu lasītājiem vēlējās zināt. Ja jums būtu iespēja izvēlēties visu laiku labāko lietuviešu basketbolu komandu, kas būtu jūsu top 5-nieks? Nē, es atvainojos, es nevaru beigt ar tādiem jautājumiem interviju. Ja nevēlaties uzdot man jautājumus, kas ir saskaņots, mēs esam beiguši. Labi, mums kaut kā ir jābeidz uz labas nots. Lūdzu, pabeidziet, bet jūs nevarat uzdot prezidentam nesaskaņots jautājumus. Es nesniedzu šādu veidu intervijas. Jūs esat saskaņojis jautājumus ar manu biroju, un tikai tādi jautājumi var tikt uzdoti. Nē. Protams, Gribauskaits kundze, ejam atpakaļ